Mamma Kristū. Podkāsts, kurā tev, mammu, ir iespēja iedvesmoties no citām māmiņām, kuras savu dzīvi cenšas apslēpt Kristū. Jēzus ir teicis: Es esmu vīnakoks, jūs tie zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Tas atrodams Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas 5. pantā. Šis podkāsts nav mācību grāmata. Aicinātās mammas nav perfektās mammas ar perfektajiem bērniem. Šis podkāsts Dieva žēlastībā ir veidots, lai tevi iedrošinātu ikdienas staigāt dzīvā sadraudzībā ar debesu Tēvu. Viņš, vislabākais vecāks visos laikmetos, nav atstājis mūs bez padoma, kā audzināt savus bērnus. Šis ir nopietns laiks, kurā dzīvojam mēs un mūsu bērni, un mums kopā ir jāsagatavo savas ģimenes un apkārtējie ļaudis Jēzus otrajai atnākšanai. Tāpēc kopā aplūkosim Dieva dotos padomus gan Bībelē, gan caur Dieva pravieti Elenu Vaitu. Pirmajā sezonā ir apkopoti temati un citāti no grāmatas Bērna vadonis pirmajām 30 nodaļām. Mēs ticam un lūdzam, ka gan šie padomi, gan mammu līdzdalītā pieredze, kā tos praktiski īstenot dzīvē un kā turēties pie Jēzus mīlošās, saprotošās rokas, tevi, mammu, stiprina. Sveiciens tev, mammu, kura mūs šobrīd klausies. Prieks, ka esi kopā ar mums 2. epizodē. Šodienas temats ir mājas, bērna pirmā skola. Ar tevi kopā esmu es, Emīlija, un šodien pie mums ciemos ir mamma Rasa. Man prieks, ka esi šeit. Sveiki! Pirms mēs sāksim, nodosim visas mūsu pārunas un domas debes Tēva rokās. Kopīgi pielūgsim. Mūsu Tēvs debesīs, mēs nākam pie Tevs pateicībā, ka Tu mūs vienmēr pieņem. Pateicamies, ka Tu esi mūsu Tēvs un mēs esam Tavas meitas. Pateicamies, ka Tu esi sūtījis savu mīļoto vienpiedzimušo dēlu Jēzu Kristu šai pasaulē, lai mēs vispār varētu dzīvot, lai mums varētu būt šis ģimenes prieks, bērniņi, un ka Tu mums ikdienas dāvini tik daudz dāvanu un prieku. Par to visu Tev slavējam un pateicamies, Kungs. Un tagad arī lūdzam, lai Tu nāc ar savu svēto garu mūsu vidū, lai Tu esi pie katras mammas, kas arī šobrīd klausās, un lai Tavs gars ar mūsu sirdīs likt debesu valstību un rakstīt Tavu likumu mūsu sirdīs. Par to Tev arī jau tagad pateicamies. Jēzus vārdā. Āmen. Amen. Rasa, vai Tu varētu lūdzu ar sevi nedaudz mūs iepazīstināt, varbūt pastāstīt, cik Tev ir bērnu, kādos vecumposmos tie ir? Jā, es esmu 3 dēlu mamma. Vecākajam dēlam ir 18 gadi, un šajā mācību gadā viņš beigs 12. klasi. Vidējam dēlam ir 15 gadi, un viņš šajā gadā beigs 9. klasi. Wow, jums būs izlaiduma gads. Jā, tiešām tāds. Šogad tāds pārbaudījumu, tāds laiks arī, lai var izturēt visus pārbaudījumus. Tieši tā, jā, eksāmenes un tagad īpaši tuvojas ziema un lai nesaslimt un tā, jo katra slimošana kavē mācībām. Un jaunākajam dēliņam ir 3 gadiņi, un abi vecākie dēli ir pabeiguši mūzikas skolu, un viņi par to ir priecīgi, arī kad mācījās mūzikas skolā bija priecīgi, bet jā, tagad viņi labprātīgi arī kalpo, draudzē kalpo un ar mūziku, ar instrumentu skaņām un vēl papildus pamācās kaut ko, iemācās kaut ko jaunu. Tā. Un jaunākais dēls vēl tikai sapņo par mūzikas skolu. Viņam tā pieredze ir ļoti pozitīva bijusi, redzot, kā lielie brāļi mācās, gatavojas mūzikas nodarbībām. Un viņš apmeklē arī koncertus, klausās, kā brāļi spēlē. Īsts mūziķis auglēkam. Jā. Un jau 3 gadu vecumā viņš ir izlēmis jau, ko viņš spēlēs, kādus instrumentus,
gan klavieres, viņš teica, ka es spēlēšot, un akordeonu spēlēšot. Tie vismaz tā sadar. Jā, redzēsim, kā būs, vēl laiks jā, cik forši. Bet, jā, tas tā nebija mana virzība, un es nebiju iedomājusies, ka es gribētu, ka mans bērns spēlē akordeonu. Bet, jā, tad redzēsim, kā sanāks. Jā. Tas man atgādina par Dāvidu, vai ne, un psalmiem, cik daudz Bībelē arī mūzika ir, loma liela, vai ne? Jā. Vai levītu kori, vai kā, tas ir skaisti, jā, ļoti. Jā, un tieši šobrīd arī viņš daudz dzied, viņam ļoti patīk, un vēl vakar tāds aizlaustā balstiņā vakarā jautāja, kādēļ es šodien nevarēju dziedāt priekšā dievkalpojumā, tā kā solo dziesmiņa. Viņš jau, tā, ka ir apguvis kā dziesmiņu, tad viņš grib dziedāt. Cik jauki, slavu Dievam par to, vai ne? Jā. Liels prieks, tev tāda specifika ar mūziku tieši, vai ne? Jā, saviem bērniem. Kaut kā aizgājis tādā virzienā. Jā. Forši. Debes tevs katram ieliek to savu kalpošanas, vai ne? Jā. Virzienu. Jauki, paldies, ka iepazīstināji mūs ar savu ģimenīti. Turpināsim ar mūsu podkāsta pirmo daļu – Mammu, kā tu spēj. Šīs daļas moto ir atrodams Bībelē, vēstulē Filipiešiem 4. nodaļas 13. pants, kas skan: Es visu spēju Kristus spēkā, kas mani dara stipru. Tas ir patiešām brīnišķīgs apsolījums un tiešām slavu Dievam par to. Rasa, vai tu lūdzu vari pastāstīt, kā tu šo pantu izdzīvo savā ikdienā? Varbūt ir kādas atziņas, domas vai kādi ieradumi, kas tev kā mammai ir palīdzējis tavā ikdienā ar bērniem? Jā. Tas, kas mani stiprina, es domāju, arī noteikti stiprinās arī citas mammas. Man ir tā, ka es pavisam noteikti, kas ir tā kā prioritāte, ka es dienu nevaru iesākt bez lūkšanas. Es pieceļos un pateicos Dievam. Un, protams, ka es arī ar savu jaunāko dēliņu to darām. Ir atsevišķi mana lūkšana, kad bērniņš vēl nav pieslēdzies. Jā, tad man jau daudz garāk un daudz vairāk, par ko es gribu pateikties un lūgt. Un tad mēs arī kopīgi lūdzam. Bet vakarā, ejot gulēt, tad ir tā, ka es arī pārdomāju par to dienas gaitu, kas ir bijis, un tad tad es tā domāju, par ko es Dievam pateicos par to, kas viss ir labs bijis, un pateicos arī par tām neveiksmēm, kas ir bijušas, jo es tā domāju, ka kaut kā tā tam bija varbūt jābūt. Tā. Un vakaros ļoti mani stiprina kā mammu, ka man šobrīd ir tāds vecuma posms bērnam, ka ir tik brīnišķīgi, ka mēs vakaros varam tādu vakaru svētbrīdīt kopā. Varam katru vakaru. Viņš bez tā vispār gulēt neies, un visu viņš saka, tagad ir bībeļu laiks. Un tad viņš sēž un jau gaida gultiņā, jau sēž un gaida ar bībelīti rokās un gaida, kad es atnākšu. Viņš saka, tagad nāks jau uz bībeļu laiku. Bet ir viena bībelīte. Jā, viņam ir viena bībelīte, bet bībeļu laiks. Cik forši. Un tad viņam ir tāds rituāls process, ieradums, ka viņš sasit plaukstiņas 2 reizes, un tad es zinu, ka es tagad varu lasīt. Viņš ir atvēris jau grāmatiņu, jau bībelīti vaļā, kur ir cik tālu esam tikuši. Un es izlasu stāstiņu, bet mēs jau vienu to bilžu bībelīti esam izlasījuši, un tā bija tāda bieza. Un tur tie stāstiņi bija garāki. Un tagad es nopirku jaunu bībelīti, un es domāju, cik jauki tie paši stāstiņi, bet es ieraudzīju, ka tie stāstiņi ļoti īsi. Un viņš to pats arī pamanīja, un viņš jautā, viņš saka, tad vēl vienu. Jā. Un tad mums ir, ka mēs izlasām bībeles stāstiņu, tad ir lūkšana. Iepriekš bija citādāk, bija dziesmiņu un lūkšana, bet tagad ir lūkšana un tad dziesmiņa, jo viņš dziesmiņas laikā apguļās un gaida, kad viņš jau gribēja tagad dziedāt līdzi. Es teicu, nē, es tev vakaros, es tev padziedāšu. Un es dziedāju, kamēr viņš tagad dzied līdzi un mēs dziedam abi. Tā. Un tas ir tāds jauks
jauks tāds ieradums, kas palīdzēs tam bērniņam pie tā turēties vēl turpmāk. Jā, jo ar vecākiem 2 dēliem, kad viņi bija maziņi, darīju tieši tāpat. Un šobrīd katram ir sava ikdienas tā steiga. Nevienmēr mums izdodas kopā sanākt visai ģimenei. Tie ir piektdienas vakari un sestdienas vakari, kas ir zelta mirkļi mūsu ģimenē, kad mēs varam iesākt un noslēgt zabatu. Un tad ir viss ģimenes aplis. Tas ir skaisti. Jā, paldies, ka padalījies ar šo it kā vienkāršo, vai ne, domu, ka mums jāiesāk un jānoslēdz savas gaitas ar Dievu, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi tiešām. Jā. Un man patika arī tas, ko teici, ka bērniņam vispirms ir lūkšana un tad ir dziesmiņa, jo mums bieži ar bērniem ir bērnu tas bībeles stāstiņš vakarā, viņi ir aktīvi, viņi sēž, viņi tur visā piedalās, viss, bet tagad, viss beidzam, tagad lūkšana. Viss, viņi saļimst, jau nav spēka, ja? Bet cik svarīgi šo lūkšanu vispirms, ja? Kamēr vēl ir spēks, un tad tā dziesmiņa var ieejāt. Jā. Un es skatos tagad lielais, vecākais puika Gustavs, viņš vakarā, istabā, katram savu istabu, viņi tur dara, ko dara, visu ko, un gatavojās mācībām, un varbūt vēl ar kādu draugu sarunājas, un tad ir tā, ka vienu vakaru teicis pavēra durvis, gribēja iet, varbūt dzīt gulēt, aicināt, lai iet gulēt, bet viņš pavēra durvis, un viņš atnāk pie manis, viņš saka, klausies, Gustiņš pie gultas, salicis rociņš lūdzu. Un tas bija, kad pieaudzis 18-gadīgs puisis, un viņš nododās arī šiem vakar svētbrīžiem, un arī viņam tas ir palicis, un tas ir liels prieks par to. Jā, slavu Dievam. Tas ir, tik svarīgi arī kaut kur citur arī. Elēnas Vaitas darbos lasīts par to, ka šie pirmie gadi, vai ne, cik svarīgi tie ir, jo mēs varam ielikt to, kas viņam uz visu mūžu paliek kā ieradums. Jā. Paldies, ka padalījies, un jā. Jā, man ir vēl stiprinājums mamām, varbūt kādai vēl to noder arī šāda lieta, jo esot visu dienu kopā ar mazuli, un citām māmiņām ir vairāki mazuļi kopā, un tas nav viegli. Tā diena, tas ir smags darbs, tas ir paveikt visas mājas darbus un tikt ar bērniem galā un viņus audzināt, ne tikai vienkārši, lai viņi tur spēlējās, bet tikt ar viņiem arī mācīt un audzināt. Man ļoti palīdz, ka es vakaros varu tikt laukā, iziet viena pati, iziet pastaigā, kad kāds no pieaugušiem ir mājās, no bērniem lielajiem vai vīrs, un tad kaut vai kādas minūtes, un kad es izēju laukā viena, tad tas laiks, tas ir jauks, tad es varu iet un domāt pāanalizēt savu pagājušo ikdienu, kā tas viss veidojas, vai pareizi, vai ko uzlabot, un tā prioritātes padomāt, vai tās viss ir savās vietās, un atnākot mājās, un tas bērniņš, es viņu redzu pilnīgi citādāk, tā kā es nebūtu redzējis viņu mēnesi gandrīz tā, jo ikdienā dažādi ir. Jā, tas gan. Jā, un man vienreiz bija tā, ka es aizgāju pastaigāties, bet es visu to laiku veltīju. Es domāju, es gribu ar Dievu sarunāt, tāds izslāpums bija pēc tā. Un es nezinu precīzus laikus, es zinu, ka pagāja stunda, kad es intensīvi sarunājos ar Dievu, vienkārši ejot, neviens cilvēks apkārt, un es domāju, un man bija tik daudz par ko pateikties, un tik daudz par ko es gribēju aizlūgt, par tik daudziem cilvēciņiem, un par mūsu ģimeni, par tik daudzām lietām, un es domāju, tas bija mans laiks, jo mājās, kā es varu aizskriet kaut kur stūrītī, un tagad tā fiks pielūgt, un bērni tur, mammu, kad būs ēst, vai kaut kur, mammu, kur ir tas. Tā, protams, ejot, tā ir bišķiņ citādāka,
tā sajūta, kad lūdzu Dievu. Jā. Jo visvairāk, visciešākie kontakti man ir, kad es tiešām varu pilnīgi vienatnē pielūgt, aizvarot acis, es neko apkārt neredzu, un es esmu pilnīgi lūkšanā, un tas man ļoti, ļoti palīdz. Un tā ir audzināšana no bērnības, un to es pilnīgi esmu pateicīgs saviem vecākiem, ka viņi man to ir ielikuši, jo bērnībā mums vienmēr teica, saliec rociņas, aizver actiņas. Un vēlāk es ievēroju, ka kāds nevar ciet acis, un es domāju, kāpēc viņš nevar ciet acis? Pēc tam es sapratu, ka tas ir domāts, lai nenovirzītos domas. Jā. Paldies tiešām par šo. Tas ļoti praktisks padoms, jā, un bieži var dzirdēt, kad arī ir aicinājums tiešām, ja ir iespēja, protams, mammai, tad kaut kādu mirklīti vienatnē, pabūt prom, jā, un tas tīri, kā tu teici, citādāk bērnu ieraugi, mīlēt viņu, bet svarīgi ir šī otrā daļa, kas bieži pasaulē pazūd, jā. Saka, vienkārši padomā par sevi, aiziet tur atpūties tā, jā, bet tu nejutīsies tik piepildīt, ja tu nebūsi kopā ar debes tēvu tajā laikā, vai ne? Tā kā, jā, ļoti vērtīgs padoms tiešām. Jā, un man vēl arī ļoti palīdz Bībeles panti. Jā. Tas ir ļoti. Un es esmu priecīga, ka ir Bībeles aplikācija telefonā. Kadreiz es to biju nolikusi kaut kādā citā lapas pusītē, bet es tagad jau ļoti ilgu laiku man Bībeles aplikācija atrodas pašā priekšā, ka es atveru telefonu. Un īpaši no rītiem man patīk, ka es atveru to aplikāciju, un tur Bībeles pantiņš viens iekšā. Un es skatos un lasu un domāju, kā tas var būt, bet kā tas, kas lika to Bībeles pantu, kā viņš zināja, ka tieši tas man ir vajadzīgs tieši šobrīd, jo es zināju, ka tas ir ļoti aktuāli man šobrīd. Un tad, protams, ka es nesamierinos ar vienu Bībeli, ar to pantu, es tad uzklikšķinu, atveru visu nodaļu, un ir bijis, ka es aizlasos vairākas nodaļas, jo, jā, tas ir tāds ātrā tāda barība, ko es varu, protams, īstā Bībele, jā. Tas tā dzīvā, fiziskā, jā, fiziskā tā neatņemama sastāvdaļa. Jā. Tā. Jā, un vēl man ikdienā ļoti palīdz kristīgās dziesmas. Es tās varu klausīties, tās dziesmas, kuras ir ar tādu dziļu domu, tā, ka bez mazvai, ka es būtu izlasījusi nodaļu, kādu Bībeles nodaļu, tas tā uzrunā, vai Bībeles pantus. Un jā, tas liek aizdomāties daudz. Un man pēdējā laikā vispār sanāk ļoti maz klausīties tās dziesmas, jo man sācis 3-gadnieks ir dziedāt. Un tad viņš ir rotaļājoties, kamēr es virtuvē gatavoju ēst vai mazgāju traukus, un es dzirdu foniņā visu laiku dziesmas, un es domāju, kur viņš to, kā viņš zina to dziesmu. Un tad atcerējos, bet mēs nometnē dziedājam, kā var atcerēties. Un es domāju, Dievs ielicis viņam ir sirsniņā to atmiņu un to vēlmi arī. Jā. Es domāju, bērniem vispār ir apbrīnojama atmiņa, un es domāju, nevelti, vai ne, arī izrēlieši mācīja no galvas bērniem, vai ne, tur Toru pat viņas, cik es dzirdējis, ja zināja no galvas, liekas, kā var, mēs pieaugušie nevaram vairs, vai ne, bet dziesma ir ļoti spēcīgs veids, kā to, ielikt sirsniņā. Jā, tiešām. Tieši aizvakar, es tur darbojos, un bērns dzied, es gribu sekot tik Jēzum Kristum, un es tā aizdomājos uzreiz par tiem vārdiem. Es domāju, un tad, un tā viss turpinās ar to, ka es dziedu līdzi, un tad mēs tur abi dziedam un darbojamies, un tas man ļoti stiprina. Jā, es arī lasīju kaut kur par to, ka Jēzus savos darbos tā darīja, ka viņš dziedāja, un es domāju, wow, kā būtu dzirdēt Jēzus balsi dziedam, jā, cik tas būtu noteikti skaisti. Debesu valstībā noteikti to dzirdēsim, bet jā, ka viņiem, kas bija ar viņu kopā ar Jēzu, viņiem bija patīkami ar viņu, jo viņš dziedāja. Un daudzreiz es nezinu, kaut kā, vai neērt liekas, vai tur kā, bet tiešām vienkārši dziedāt tajos ikdienas darbos, un citi saka, es jau neesmu mūziķis, bet tur jau nav vajadzīgs tik ļoti, un tāpēc arī der uzlikt kaut vai to dziesmu, vai ne, un dziedāt līdzi, jā. Tā kā, jā, tie vārdi un viss paceļ. Jā, jo man patīk arī, ka vīrs atbrauc mājās no darba, un viņš saka, es braucot, es
klausījos tādu dziesmu, man patika, bet tā nav latviešu valodā, bet mēs paskatāmies, vai nav kaut kur latviski. Un tad mēs esam sākuši nevis dziedāt, bet viņš iztulko, draudzē arī priekšā viņš iztulko to dziesmu latviski, tā kā tos vārdus, jā, viņš pastāsta, un tad es instrumentāli nospēlēju, ar flautu. Un tad uzreiz tai dziesmai ir cita instrumentālajiem, vai ne? Jā, un cita nozīme ir, jā. Jā, ļoti skaisti. Prieks, ka tu esi tāda muzikāla, un ka tava ģimene muzikāla, un tas daudz dod noteikti arī iedvesmu citām mamām, kuras sajūt sevī šo muzikālo kaut kur. Jā, tas bija ļoti jauki, kā tu padalījies, kā tu spēji Kristus spēkā visu, vai ne? Jā, jo tas noteikti ir izaicinājums daudzreiz palikt tajā savienībā ar viņu. Jā. Bet jā, es ticu, ka man tas ir noderējis arī jau daži no šiem īpaši par to pasteigu, un ticu, ka arī māmiņām, kas klausās, būs kāds jauns iedrošinājums. Jauki. Tagad esam nonākuši pie otrās daļas, pie mammas mannas, un kopā ar Dāvidu 119. psalma 103. pantā mēs arī varam teikt: cik saldi ir tavi vārdi manai mutei, saldāki nekā medus manām lūpām. Lai gan Dieva vārds ir arī asāks par katra abās pusēs griezīgu zobenu. Reizēm spiežas dziļi iekšā, vai ne? Un reizēm ir tā, ka lasi un liekas, drusciņš sāp, vai ne? Bet tomēr tie ir saldi vārdi. Jo pats Jēzus ir arī teicis, es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība, vai ne? Viņš mums vēl labāko. Un to pašu viņš vēl arī mūsu bērniem. Un tieši tāpēc arī šie padomi, ko šodien lasīsim, caur praviešu garu, tie ir, lai gan reizēm varbūt kaut kur sāpīgi, bet kur ir kāds bērns, ko tēvs nepārmāca, vai ne? Un tāpat ir ar debes tēvu. Viņš mums dod mūsu laimē šos skaistos padomus. Jā, un šodienas tēmā, kā jau minējām, tā ir mājas, bērna pirmā skola. Tajā ietvertas daudz un dažādas tēmas, apakštēmas, kā piemēram, cik svarīga ir jauka, patīkama, mīļa atmosfēra ģimenē. Tāpat arī, kas ir galvenās mācības, kas tad mums jāiemāc tiem bērniem. Kā arī, kuri ir pirmie skolotāji un kurš ir galvenais skolotājs. Un to visu arī tu, māmu, kas mūs klausies, vari lasīt pievienotajā PDF failā, droši pētīt, lasīt, pārdomāt, bet mēs ar Rasu šobrīd izlozēsim dažus citātus, par kuriem tad arī kopā parunāsim. Tad lozēsim. Man ir šāds citāts. Dievs jums ir uzlicis pienākumu vienmēr būt savās mājās par paraugu pareizajam. Atcerieties, ka dienu no dienas uzticīgi pildot sīkos mājas darbiņus, jūs esat strādnieki kopā ar Dievu, pilnveidojot kristīgu raksturu. Jā, šis lielais pienākums būt mājās par paraugu pareizajam. Kā tu varbūt, Rasa, to esi sev kādas mācības guvusi, kur ir svarīgi būt kā paraugam mājās? Es domāju, visās lietās. Noteikti visās lietās jābūt par paraugu. Jo, kā mēs zinām, bērni ir vecākas pogulis. Jā. Tas ir ļoti, ļoti visur atspoguļojas. Jebkurās kaut negatīvu vai pozitīvu, viņš visu atspoguļos. To pēc tam citiem redzēs. Arī. Jā, un visi to redzēs. Jā, jo mēs aizbraucām pie draugiem ciemos. Un ka viņš teica, es gribu pielūgt pie galda. Un tad, kad viņš lūdza, kā 3-gadnieks lūdza, un tad viņš visu, kas uz sirsniņas, viņš visu lūdza. Un tad tā ģimene, viņi tur knapi varēja noturēties tajā lūkšanā, jo viņi teica, ārprāts, viņš neko nevar noslēpt, viņš visu tev pasaka. Mēs visu zinām, kā tev mājās tur tagad notiek. Un tā, tā kā tas ir ļoti, ļoti jauki, ja mēs kā vecāki arī darbojamies ar vislielāko atbildības sajūtu
visās lietās, jo mēs zinām, kam mēs to darām. Jā, ka Dievs ir tas, kas uzliks to pienākumu. Jā, jo, kad es biju bērns, man teica, tu dari, ko gribi, bet Dievs visu redz. Un tad es vienmēr tā arī piedomāju, vai tāpat arī apmeklējot skolas pasākumus, prasīja, man vecāki teica, skaties, tur tāds pasākums, un tu padomā, vai Dievs ies tev līdzi. Tas ir labs jautājums. Jā. Vēl par to paraugu es arī varu piebilst, ka, man liekas, tas tā, kā, piemēram, es kā mamma varu teikt, nekliedz uz savu brāli, vai nekliedz uz savu māsu. Un tad ir kaut kāda situācija, kur es pati uzkliedzu uz viņu, vai paceļu balsi. Un tas ir briesmīgi, kā tad bērns, ja viņš no manis ir to iemācījies, kā tad es, lai viņam tagad mācu, ka redz, tas nav pareizi, vai ne? Tā kā, un man liekas ļoti svarīgi arī, kad mēs kļūdamies, ir to atzīt, vai ne, arī un bērna priekšā, vai ne, pateikt, ka, mamma darīja nepareizi un lūdzu piedod man, vai ne. Un tas arī rāda viņiem paraugu, ko darīt, kad es izdaru kaut ko nepareizi, jo mēs esam cilvēki. Es no savas bērnības, kad atceros, ka mans tētis nāca atvainojās man, es biju tādā šokā. Es kaut ko tādu nebiju vispār iedomājusies, ka tētis varētu atvainoties, kad vecāki atvainojas bērniem, kā tas var būt? Tā vienmēr likās tētis un māma, tā ir autoritāte un tā. Un vēlāk jau sapratu un redzēju, ka arī vecāki kļūdas un tā. Jā, tas ir labs, ko mēs varam paņemt noteikti sev, vai ne? Jā, es domāju, ka lai mēs katru lietiņu pildot, piedomājam par to, kas mēs esam un ko mēs iemācām savam bērnam. Jā, un kā mēs to daram, vai ne? Jā, un kā. Jo tieši tā kā tu teici, ka gadās arī mums tieši tāpat ar tiem augstiem toņiem kādreiz pateikt kaut ko, un tad ir tā, ka mēs arī kļūdamies, es tā domāju, cik daudz man vēl kā mammai ir jāpilnveidojas un katru dienu, un tas būs līdz mūža, un līdz mūža galam. Tā, jo citreiz liekas, vecāki stāstiet, kur ir jūsu laimes atslēga, kā jūs tiekat galā. Jā. Tas tā liekas, ka tā tur viss ir ideāli, viss ir kārtībā, un viņiem tur nekas vairs nav jāpilnveido. Jā, un redz, tas tieši kā teicu šo vārdu pilnveidojot kristīgu raksturu, vai ne, kā teikts, tas nav vienreiz kristīts, viss to esi glābts uz visu mūžu, vai ne? Jā, bet tas ir pilnveidot, tā ir augšana visu laiku no spožuma uz spožumu. Un reizēm arī es pati esmu maksimālists, un vēl pirms kādiem gadiem tad bija tā, ka bezmaz vai izmisumā kritu, kas ir ar to raksturu, nevar vairs izturēt, kāpēc viņš nav līdz galam, ja? Bet tas notiek pamazām, un to arī bērniem vai nestāstīt, ka tu arī, vai tu vēl tur nemāki to izdarīt, vai tur, nezinu, uzvilkt sev jaku vai aizvērt rāvēslēcējiem mazajiem vai kā, bet ka viss ir kārtībā, mēs pilnveidam, un tāpat arī raksturs pilnveidojas, un tieši šajos mazajos sīkajos darbiņos. Galdu noslaucīt, grīdu izsaukt, atstāt kādu kaktu netīru, vai tomēr nē, es to daru kungam. Un es tā citreiz viņiem arī saku, tā ir piekdiena, savu istabiņu sakārtojot tā kā Jēzum. Un tad viņi pilnīgi tā izmainās skats, tā citādāk kārtot to istabu, un tad saka, mamī, nāc paskaties, un es Jēzum vēl te noliku lapiņu un to, ja tā viņš to reāli uztver, bet tā jau ir, vai ne? Tā vajadzētu būt. Tā kā, Tieši tā kā tu teici par to raksturu, man tas tieši šorīt bija tāds stingrs pārdomu mirklis, es domāju, kas notiek? Gribētos tagad viss virsot. Kad es vienreiz būšu to visu izdarījusi, pilnveidojis to savu raksturu tieši šajā lietā pacietībā un savaldībā. Tas ļoti vajadzīgi mamām. Un īpaši, ja ir tāda liela, daudz kalpošanas, draudzē daudz. Un tas rada tāds stresa kaut kāds mirklis. Tieši tā, rada tāds stresa mirkļus. Un tad mācēt tikt galā. Jo es domāju, mājās man ir ļoti labi, es tur tā mierīgi, mēs tur sakārtojam, viss, bet viss, tā, piemēram, kalpošana draudzē tā visa diena, un ne tikai jau pirms tam jau ļoti
saspringti, un tad ir tā, ka mācēt. Jā. Šorīt arī vadīju bērniem piedzīvoju meklētāju nodarbības, un pienāk man mazais paceļ rokas, un tagad gribu opā. Es domāju, bet es nevaru, es vadu. Un tad es viņam teicu, pastāv man blakus, es tev tā samīļošu, bet, ka man jārāda ir ar rokām kaut kas jārāda, un mēs darbojamies. Jā, tajos brīžos mācīties arī savaldīties, vai ne? Jā, un to pilnveidēšanu, es domāju, arī vienkārši tā, lai es sev pateiktu, viss, es no šodienas, no rītdienas es būšu tagad, tāda, es vairāk tā, ja nekad. Tā nedarīšu, ja? Bet to visu laiku lūgt Dievam padomu. Jā, tieši tā. Nolikt Dievu rokās. Ik uz soļa, vai ne? Jā. Un piedomāt pie tā, nevis vienkārši, es pielūdzu, un viss ir labi, bet tomēr, jā. Kā Pāvils arī teica, es pārfrāzēšu, nezinu no galvas, bet grēkam es nomirstu tik dienas. Tas ir viena diena, otra diena, katru dienu no jauna. Tā kā tas tiešām svarīgi, jā. Lai jums, mammas, kas klausties, arī ir spēks pildīt šos sīkos mājas darbiņus, un šeit arī bija brīnišķīgi atcerieties, ka jūs esat strādnieki kopā ar Dievu. Tā kā atcerēsimies, ka to darot, mēs reāli strādājam kopā ar viņu. Jā. Un es domāju, mēs varam ķerties pie nākamā citāta. Dārga mācība, kuru mātei vajadzēs atkārtot atkal un atkal, ir tā, ka bērns nav tas, kam būtu jāvalda. Bērns nav kungs, bet mātes griba un viņas vēlmes ir galvenās. Bērns nebūs noteicējis. Jā, un viņi cenšas, vai ne? Jā. Kā jums var būt praktiski, kā tu to esi, centusies panākt, bet arī tādā vai neveselīgā veidā, nevis, ka vienkārši dari, ko es gribu, vai ne? Nē, mēs saprotam, ka tas te arī nav domāts, jo Dievs tāds nav. Bet tomēr, jā, kad māte, mūsu vecāku vēlmes ir galvenās. Tajā laikā es bērnu audzināšanu biju iedomājusies nedaudz citādāk. Strikti, es viņam visu pateiktu un visu un punkts. Un tagad, kad man pašai ir bērni, es daudz esmu lūgusi debes tēvam pēc gudrības, pēc padoma, kā to darīt, un lai tas būtu tikai saskaņā ar viņu un tikai viņu pagodinot. Jā, un es kādreiz arī saņēmu tādu pārmetumu, tad, kad jau man bija jau pirmais bērniņš, un es viņu audzināju tā, kā es biju lasījusi bērnu vadonī Elenas Veids grāmatā, un es saņēmu tādus pārmetumus, kas tā, kad bērnam jāatļauj, ja viņš grib to cukuru trauciņu izēst visu, tev ir jāatļauj viņam izēst. Jā. Un tad es domāju, bet vai mazais bērniņš vispār saprot, kas ir cukuru trauciņš? Cik tas ir daudz? Jā, cik tas ir daudz, un mans bērns vispār nezina, ka mums ir cukuru trauciņš. Jā. Tā. Jā, cik svarīgi. Es arī tā, nesen mēs pārdomājam ar pusaudžiem nodarbībā sacelšanos debesīs. Un kā mēs te arī pieminējām podkāstu ievadā, ka Dievs ir vislabākais vecāks, kāds bija. Un viņš valdīja mīlestībā, protams, vai ne? Un viņš atstāja to brīvo izvēli vienmēr. Tomēr arī debesīs Dieva likums ir mūžīgs, vai ne? Arī tur bija Dieva likums, un tā ir laime. Un arī ģimenē, cik svarīgi ir šie noteikumi, vai ne? Ka tā ir tā laime, ja tu tajos paliec, tad arī tu būsi priecīgs un drošībā. Jā, jo es kādreiz arī bērniem par drošības lietām mācīju, stāstīju lieliem bērniem, un ne jau vienreiz vienas tā pateicu kā vienu reizi, bet regulāri mācu. Un gadījās kādu reizīti, kad bērns bija piekļuvis man neredzot pie skapīša, un kur ir žilete. Un atnāk un saka, mamīt, es kaut kā nevaru apstādināt, man izliek tek tās asins pa pirks. Un tad es viņam pastāstīju, ka tās ir sekas. Un ka viņš tagad pats redz to, kāpēc māma neļāva. Māma teica, ka nebūs labi, ja aiztiks to.
Jā, te arī te bija tas, ko tu arī teici, ka vajadzēs atkārtot atkal un atkal. Jā. Kad kaut kādas lietas mums ir tiešām atkārtot atkal un atkal, jā. Protams, ir ļoti labi, ja nenotiek nekas, tā, ka viņš tiešām ievēro, nevis, ka viņš pamēģina un kļūdās, un tad saprot, jā. Bet, jā. Bet mums pašiem arī reizēm. Tikai caur sekām mēs saprotam to, jā. Un par šo, ka bērns nav kungs, jā, man liekas, tas ir ļoti svarīgi man pašai. Es esmu sapratusi, pirms tu nāc situācijā ar bērnu, saprast, ko tad es teikšu, kas tad būs tas virziens. Piemēram, mēs sēdīsimies pie galda vai kaut kur ciemos aizbrauksim pie galda, ja reiz mums ēdienu tēma pacēlās. Un kas būs tas, ko es ļaušu, ko es neļaušu, jo bērni mēģinās izdīgt. Un te ir tas, ka viņš ir kungs. Ja? Bet es gribu tagad to, kas uz galda tā vēl vienu tortas gabalu, vēl vienu, trešo, ceturto. Es gribu. Un tad jautājums, kura griba uzvarēs, tās tā kā spēles, ja? Bet jo ātrāk tu bērnam atkārtos mierīgi to pašu. Mēs bijām sarunājuši, mums bija teicis viens gabaliņš, viss vai ne. Un ja es palikšu vienreiz nelokām pie tā vai ne, tad nākamreiz būs vieglāk. Viņš sapratīs, ka es tad neesmu tas, kurš tagad izdomās un tā. Jā, es pilnīgi esmu par to, ka paliek pie tā, ko es pateicu, ka es nemainu savas domas. Jā. Jo es esmu redzējis arī, ka bērniņam pasaka un atļauj. Un pēc tam, ka viņš izaug liels, māma raud. Un viņa saka, viņa saka žēl, kad viņš tā dara. Tur tā lieta, mēs redzam arī šeit, ka mātes griba un vēlmes ir galvenās, tas šķiet tā, baigi tā kaut kā. Un vispār jau arī pasaulē mēs dzirdam veselas kustības, kas runā par to, ka bērns jau kopš viņam ir 1 mēnesis, viņam ir individualitāte, un kas ir pareizi, bet ka viņam ir izvēlēties, jādod, kurš bodīs, kuru tu viņš vilks, tev jāsaprot, lai, var sakot, Sātans ieliek it kā jauks liekas, mums liekas, tas ir labi, bet šeit mums Dievs grib pasargāt no tā, ko teica, ka beigās mēs raudāt, ka kāpēc, vai ne? Jā, un atkal tas ir, kāpēc tad mātes grib ir galvenā? Tāpēc, ka pirmkārt mēs jau esam vecāki, ir Dieva vietā, vai ne viņam, un viņš mācās, ka ar Dievu ir tas pats princips, vai ne? Ka Dievs ir galvenais, nevis tas, ko es gribu. Un otrkārt, kurš ir vairāk pieredzējis? Mamma vai ne? Vai tas bērns? Un mamma, kas ir ar Dievu, viņa mīlestībā gribēs to labāko. Un tas ir tas iemesls, kāpēc arī viņai vai ne, jābūt galvenai savās domās. Tā kā, tas nav viegli, mēs to varam atzīt, vai ne? Arī vienmēr palikt pie sava. Man reizēm ir grūti arī ar to. Man ir lietas, kas man ir ļoti patīkami redzēt, ko mazais viņš redz un viņš zina, un ka māma ir pateikusi, ir tādas arī lietiņas, piemēram, par to pašu ēšanu, nenāk pie galda, neknibinās un neņem tur no salātu, ņem ārā kaut ko un tā. Nenāk ēst tāpat. Viņš zina, ka būs gatavs, tad mamma pasauks. Mamma pateiks, ir gatavs, var nākt. Ir ēdienreizes laiks, vai ne? Ir. Tā, vai arī citreiz viņš pajautā, vai ir jau gatavs, bet nenāk un neņem nost. Un otra lieta ir tā, ka viņš ir citas tās pašas, ko vēl vienu gabaliņu, vēl vienu, nevienmēr izdodas to izdarīt, bet tā ir vieta manai pilnveidošanai vēl. Jā, man pilnīgi tāpat, jā. Un iedrošinām noteikti arī katru mammu, arī kur mēs varam saredzēt savas nepilnības, neapstāties vai ne. Un šis atslēgas vārds, laikam, mūsu šodienas mammas manā ir pilnveidošanās, ka tas notiek pamazām, bet ieraugot savu kļūdu, neatmest, ka tātad tas nav pareizi, man nevajag to, un es jau nevaru, bet ar Dievu es visu spēju tā spēkā. Jā. Jā, Rasa, paldies, ka atradi laiku un mēroji šo ceļu, lai būtu kopā ar mums. Un paldies tev arī tev, mammu, kas esi bijusi ar mums līdz šim brīdim. Un noslēgumā vēlamies lasīt no Salamana pamācības 31. nodaļas 26. pantu. Viņa ver vaļā savu muti ar gudrību, un mīlīga pamācība ir uz viņa smēles. To mēs novēlam arī katrai, kura mūs šobrīd klausās, un arī pašas sev. Lai mūsu dzīvi, mūsu vārdus raksturota šis skaistais vārds – mīlīga. Mammu, noslēgumā arī dziesma tev, un tiekamies jau nākamajā reizē.
Svētī Dievs, lai es ikdienas paru labāks, taisnāks kļūt, un lai stundas nav nevienas, sit, ka tumsu naidu jūt, palīdzi, lai varu labāks, taisnāks Svētī Dievs, lai viss, ko dara,